lai mainītu savu dzīvi, lai dotos pretī sev, ir nevis jāsapņo, jāplāno, jāstāsta, kā tu gribētu. Ja man būtu, tad gan es varētu. Tev ir vienkārši jādara. Šo atceries. Nekas tavā dzīvē nemainīsies, kamēr tu nekustēsies. Ceļš nevar nekur aizvest, ja tu visu laiku sēdi pieturā. Termins realizācija sevi ietver attiecīgus kodus. Viss, ko nēsāja sevī, ir spējīgs pārtapt realitātē. Realitāte, šķietamā iespējamība. Īstenībā tā ir fiziskā izpausme. Tātad realitātes saplūšana ar īstenību, savstarpējā simbioze, kas arī dod to, ko meklējam. Šajā iemiesojumā tu jau ienāc ar savu potenciālu. Tev ir sava enerģētika, talanta, personība un raksturs, kas netiek piešķirt nejauši. Dzīves laikā tavs uzdevums ir attīstīt visu, kas sākotnēji jau ir tevī, un virzīt savu personību un individualitāti. Šis ir iespējams tikai tad, kad es izspēlēju visas 3D realitātes spēlītes, saprotot, ka nozīme ir nevis naudai, vietai, veidam, kā dari, bet gan enerģijām un stāvokļiem, kur ir tevī, un līdz ar to arī apkārtnē. Tev ir jāmācās salikt savus puzles gabaliņus, sākot no bērnības līdz pat šodienai, lai ieraudzītu to ceļu, pa kuru tev jāiet. Tas ceļš vienmēr ir tev blakus. Tas ir pieejams katram, kā ēna stiepjas gadu garumā tev līdzi. Taču tu neredzi. Dažreiz redzi, bet netici. Dažreiz šaubās novērsies. Dažreiz bailēs nodrebi. Un tā arī neko nepanāc. Mūsos jau kopš dzimšanas ir ielikts milzīgs potenciāls, kurš dus līdz tam brīdim, kamēr tu to sāc kustināt, vai vismaz pamanīt. Mēs daudz zinām par sevi, taču daudz ko nepamanām. Lielākā problēma ir tāda, ka nozīmīgas tava potenciāla iestrādes var slēpties šķietami pierastās vai uzmanības nesaistošās izpausmēs un ikdienas rutīnā. Cilvēkam piemīt vismaz 8 talanti, taču tavs uzdevums būtu saprast vai apzināties vismaz 4 no tiem. Kāpēc uzreiz ne 8? Tāpēc, ka pārējie, ja nav aktīvi un saskatāmi, atklājas tikai tad, kad saprot savus 4, soli pa solim, atklājot vienu pakāpienu, atvers nākamais.